ja tas var būt, tur miera ar visiem, ja tas iespējams. Tur ir svarīgi, man liekas, tāds šis te, tas prāta uzstādījums, ka tu centies turēt mieru. Tas nenozīmē, ka tu mēģini visiem izdabāt, bet tas nozīmē, ka tu mēģini veidot tās miera saliņas. Es nezinu, kā viņas nodefinēt tā, bet tā ir tā attiecība dinamika, ka tu necenties nodedzināt tiltus un šitās muļķības, kas ir, bet ka tu esi gudrs un ka tu centies turēt mieru, jo tu nekad nezini, kurā brīdī viss, kas mainās, teiksim, tā dinamika. Un arī, ja tu centies turēt mieru ar visiem, tu tādā veidā īstenībā dod arī Dievam godu, jo tu nespriedi kaut kādas lietas, vai tu necenties realizēt kaut kādas spriedumus, teiksim tā, bet tu ļauj Dievam atstāt viņa tiesāšanas momentu, tā, ja tā var izteikt. Un šis ir tāds laba, veselīga, man liekas, dinamika attiecībās, jo ir ceļš, kad tikko svaigs notikums, kaut kāds sāpīgs, dedzīgs, gribās, ritīgi izārdīties, ne, un vismaz man šī raksturieta ir palīdzējusi domāt, ok, es šobrīd tā jūtos, tas ir emocionāli, tas ir dvēselis, tas viss ir saprotams, bet ņemam garīgos likumus, ņemam tam, kam ir nākamā godība. Tas ir tomēr veselīgāks, tas ir labāka lieta, un tad tu saproti, ka ok, kā es to varu ieviest šodien šai realitātē. Viens no variantiem manā gadījumā bijis, ka vienkārši neturpini dedzināt to strīdu vai situāciju, bet vienkārši ļauj tam norimt pirmkārt. Ne? Un otrs, objektīvi pastīties, kas ir no tavas puses kaut kādas atžgārnības vai nepietiekams atziņas vai lietas, kas īstenībā ir to izveidojuši. Protams, ir tā scenārija, ka tu vienkārši nepatīc un nepatīc vienkārši. Tā kā nav tur, nav konteksts, ne, bet, protams, noteikti tur strādājot un iedziļinoties un preparējot, varētu nonākt, kāpēc tas tā ir. Bet gala beigās tas nav vajadzīgs, un tas palīdz saprast, teiksim tā, ka tas nevienmēr būs iespējams arī. Un arī no savas puses tu ir kaut kādas lietas, uz ko tu neesi gatavs samierināties, teiksim tā. Tā kā jā, tas tāds. Un vēl ir tas fake miers. Mīļā miera labad. Tas ir vairāk, tas ir nepatiesais miers. Tas ir nevēlēšanās cīnīties vai iestāties par kaut kādām lietām. Tas ir tāds stāvoklis, ka tu samierinies ar esošo realitāti, teiksim tā, bet nevēlies maksāt, pielikt pūles, realizēties, lai mainītu uz kaut kas nākotnē. Un tad tu lieto šo apstākli, teiksim tā, mīrā labi, ka tikai nekustinām, nesapuļ zos, bet labāk nekustinām, lai viņš tur pūst tālāk. Jo, ja viņu remontēs, ja viņi raus ārā, tur smirdēs, tur sāpēs, tur nebūs smuki, ilgtermiņā, protams, būs tam svētība. Tā kā, jo miers arī pieprasa aktīvu iesaistīšanos, aktīvu iestāšanos, stāvēšanu par lietām, garīgos stājas ieņemšanu no tādām lietām. Tā kā tāda mierīga tēma, teiksim.